Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Šodien mums ir īpašs viesis Pēters Krīgers, kas vadījis Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību vairāk kā 15 gadus. Kā tu jūties, Pēter? Labdien! Jā, jūtos es diezgan normāli, jo laika apstākļi atļauj priecāties un izjust brīvo laiku un brīvās dienas. Tā kā man nekādas īpašas saistības pret kaut ko nav, tad es varu plānot savu laiku, plānot savu dzīvi un sekot visam it kā no malas. Brīnišķīgi. To es novēlu daudziem paskatīties uz lietām it kā no malas, lai redzētu, ko vēl vajag sasniegt, ko vajag pielabot un kas strādā ļoti labi un ko mainīt nemaz nevajag. Tad mans pirmais jautājums ir par to, kā tu vērtē arotbiedrību sniegumu šobrīd. Vai mēs izmantojam visu potenciālu, vai ir jādara kas vairāk, un kas arotbiedrībā Latvijā pietrūkst, tavuprāt, ko vajadzētu aktivizēt, mobilizēt, ņemot vērā tavu ievērojamo pieredzi? Jā, faktiski tas ir ļoti grūts jautājums šobrīd, jo šajos Covid apstākļos, protams, ka ir specifiski tādi arī darba apstākļi rodās, un mēs zinām, ka ļoti daudz strādā attālināti, ļoti daudz ir mainījuši savu pamata nodarbi un izvēlējušies daudz citus darbus, un tāpēc varbūt arī tām arotbiedrībām, kas pieturās pie tādām tradicionālām darba formām, ir grūtāk šobrīd strādāt, grūtāk izpausties. Uzskatām, ka arotbiedrība ir biedri, kā tu jau minēji, un tiešām vēlamies izmantot labāko, ko varam šobrīd. Un pilnīgi pareizi tu minēji, ka ir jaunā normālā pasaule, jaunais normālais, un mēs visi pielāgojamies, meklējam labākos veidus, kā nodrošināt strādājošiem drošāku nākotni. Un vai tu piekrist, ka arotbiedrībām ir divas galvenās metodas – pārunas vai kolektīvās akcijas? Vai būtu jābūt vēl kādai 3., 4. un 5. tavuprāt? Neapšaubām, ka, protams, arotbiedrības jau galvenais trumps, tas ir sociālais dialogs. Un mēs visi šo praksi esam daudz 10 gadu garumā jau esam izgājuši un apzināmies savus partnerus un savu partneru, varbūt arī tādas vājās vietas un stiprās puses un zinām, kā ar katru arī strādāt. Bet tomēr jāsaka tā, ka darba tirgus ļoti dinamisks un darba tirgus mainās un arī darba devēji mainās, un tāpēc arī varbūt tie darba devēji, kas, tādi vecāka gadagājumi, kā seniori, kā man vairāk pierasti, tie bija daudz savādāki, kā tagad nāk jaunie darba devēji. Jaunie darba devēji ir asāki ar maksimāli lielākām prasībām. Varbūt viņi nejūt to sociālo aizsardzības puses nepieciešamību. Viņi vairāk dzenās pēc tā, lai viņiem būtu peļņa, lai strādātu viss mehānismus ļoti aktīvi, un tāpēc ar jaunajiem darba devējiem, protams, ir jābūt pretīm arī jauniem, izglītotiem, spēcīgiem arotbiedrību līderiem, kas ar viņiem var līdzvērtīgi diskutēt par dažādām lietām, diskutēt arī par visiem ekonomiskiem procesiem, kas ir gan Latvijā, gan arī katrā konkrētā nozarē. Piekrītu, un arī ne tikai skaitliskajiem, arī kvalitatīvām rādītājiem ir jāaug. Tas ir viennozīmīgi viens no galvenajiem elementiem arotbiedrību atjaunotnē un jāspēj turēt līdzi. Sociālā dialogā partneriem jābūt līdzvērtīgiem, abiem un arī trījiem, arī ar valdību pārunās, lai strādājošo intereses nav tā, ka tās paliek, tās iepaliek, pagaidīs, kā parasti ir pieņemts. Nē, ļoti patika sociālā tiesība pīlāra tēva citāts, ka sociāla un ekonomiskā attīstība ir vienas monētas divas daļas. Ja tiek dzīves biznesa uz priekšu, tas ir apsveicam. Arotbiedrība to vienmēr atbalstīs. Bet lūgs padomās, un ne tikai lūgs, arī kāja piecirtīs, padomāt par darbiniekiem, par ekonomiskiem, par sociālajiem jautājumiem, kas ir tā monētas otra puse. Jo var atnākt, piemēram, kā šāds laiks, kas visus pārsteidz
daudz maz nesagatavots, un tad ir jābūt šim spilventiņam un rezerves plānam. Jā, jo šobrīd es, piemēram, jūtu arī, ja mēs par tām divām pusēm runājam sociālā dialogā, tad darba devēji un darbinieku pārstāvji ir vairāk šobrīd jūtami, ka viņi var vienoties par daudzām lietām. Mums vājākais posms šobrīd taisni ir valdības puses, kas īsti laikam to iedzīvotāju vai sociālo pusi īsti negrib atzīt šajos gadījumos. Viņi darbojas pēc kaut kādiem citiem principiem. Tas ir kaut vai arī paziņojumi par to, kad varēs brīvi atlaist cilvēkus no darba. Tas īsti nav tas, par ko arotbiedrības visu laiku runājušas un par ko arotbiedrības arī cīnās. Arotbiedrības viennozīmīgi cīnās par drošām darba vietām un motivāciju vakcinācijai. Kaut no savas puses varu atbalstīt vakcināciju ar visiem 100 un 200%, un arī esam domājuši, kā motivēt cilvēkus, pārliecināt un viennozīmīgi brīdināt par tām iespējamām sekām, kas būs ne tikai viņiem, bet citiem, jo tā ir infekcijas slimība. Jā. Te varbūt, ja valdība tik tiešām vēlas panākt tos mērķus, ko viņi nosprauduši vakcinācijas ceļā, viņiem ir jākontaktējās vairāk ar arotbiedrībām, un kopā ar arotbiedrībām jāmeklē izeja, jāmeklē ceļi, kā uz cilvēkiem iedarboties, kā ar viņiem runāt, kā viņus pārliecināt pa vienu vai otru lietu, jo ar varu jau nepiespiedīsi. Noteikti, un viennozīmīgi arī galvenais jau pārliecināt par vakcīnu drošību, jā, kur tiešām, kas nevar izlasīt visas zinātniskās atstādes, ka viņiem ir paļaušanās uz vakcīnu, un šeit es tiešām redzu lielu lomu skolotājiem. Bet mazliet attejot pie mūsu tēmas atpakaļ, jā, jo aizvirzījāmies par jauno normālo un par šīm aktuālām tēmām. Kāda būtu tavi ieteikumi arotbiedrību aktīvistiem? Un vai tu vērtē pozitīvi, ka ilgadīgiem arotbiedrību darbiniekiem, lai veicinātu šo paudžu nomaiņu, būtu īpašas garantijas pensijas vecumā aizejot, kā piemēram Itālijā, Beļģijā, kā tu minēji, arī citās valstīs ir šāda praksa? Jā, tāda praksa ir arī Skandināvijas valstīs, kas mums ir tās tuvākās, jo tik tiešām jāsaka tā, ka tas ir ļoti normāli, ja veido tādus speciālus atbalsta fondus arotbiedrību darbiniekiem, arotbiedrību līderiem, jo, protams, ja cilvēks ir ievēlēts par arotbiedrības vadītāju, viņš no savas pamata profesijas tomēr izkrīt uz kaut kādu laiku, dažs uz mazāku laiku, un viņš pēc tam vēl var atjaunot sevi un turpināt darbu savā pamata profesijā, bet ir daudz cilvēki, kas 10 gadus, piemēram, vai 11 gadus ir vadījuši arotbiedrību, viņš vairs nevar atgriezties atpakaļ pilnvērtīgi savā profesijā, jo apstākļi pilnīgi mainījušies pa šo laiku, ir mainījies darba tirgus, mainījušās darba attiecības un vispārējais. Viņam vajadzētu būt kaut kādam atbalsta mehānismam, kaut kādam spilventiņam, uz kura tad nokrist, un pēc tam viņš varētu arī atkal vai pārkvalificēties, vai turpināt darbu arotbiedrībā, piemēram, kādā eksperta jomā vai padomnieku jomā un savu pieredzi izmantot. Ja, man liekas, ka mēs tomēr ļoti maz izmantojam to pieredzi, ko mums var dot ilgadēji arotbiedrību līderi, un tāpēc mēs katreiz it kā mainoties arotbiedrības vadītājiem, it kā mainās visa arotbiedrība, tagad viss kaut kas sāks no jauna. Bet tas faktiski kritiens atpakaļ. Mums jau jāiet uz priekšu, mums jāpakāpjas uz tā, kas ir bijis, un jālec augstāk, jālec tālāk. Bet mēs tā it kā pakāpjamies, un tad uz vietas vēl mīņājamies ilgi un dikti, un nevaram saņemties, un nevaram izdomāt, kur tad mēs leksim uz augšu vai uz leju. Ja? Tā kā, protams, ka tā pieredze, kas ir citu valstu arotbiedrībās, mums būtu jāizmanto, un arotbiedrību vadītājiem būtu jābūt šīm te sociālajām garantijām. Pilnīgi piekrītu, un arī par to, ka jāizmanto jau esošais potenciāls un jāattīst savus, nedrīkst noniecināt sasniegto, jā, bet arī jāskatās ir atbilstoši laikam, kas ir tas vajadzīgais, mainīgais, dinamiskais, un jāiet uz priekšu. To es vienmēr esmu atbalstījusi un centusies arī īstenot no savas puses.
Un viens no pēdējiem jautājumiem, kā tikt no runāšanas līdz darīšanai arotbiedrībās? Vai tas maz ir iespējams? Un kādi būtu tavi ieteikumi šajā ziņā? Jo gribās rezultātus, gribās vizualizētus rezultātus parādīt, jā, bet nevienmēr tas ir tā iespējams. Un nevienmēr to uztver, jā, kā arotbiedrības rezultātus. Jā, protams, tas jau tādu vienotu recepti droši vien šeit izrakstīt ir ļoti grūti, jo arotbiedrības tomēr arī ļoti tāds komplicēts organisms ir, un viņi pārstāv dažādas profesijas, un dažādās profesijās ir dažādas prasības, dažādas intereses, dažādas vajadzības, bet es domāju, ka galvenais, uz ko vajadzētu koncentrēt uzmanību visām arotbiedrībām, tas ir pirmkārt darbs ar jaunajiem cilvēkiem, jo es domāju, ka vinnēs tik tiešām tās arotbiedrības, kas šobrīd, kā piemēram sakardarbinieku arotbiedrība, kā būvnieku arotbiedrība, kas ļoti aktīvi strādā ar saviem jaunajiem cilvēkiem. Tur cepur nost, tas ir pareizais virziens, un jo vairāk jaunieši apgūst tās zināšanas par arotbiedrībām un redzēs, ka arotbiedrība tik tiešām reāli var palīdzēt, tad arī nāks klāt jauni biedri arotbiedrībās. Un šeit ir jāsaka arī tas, ka arī strādājot ar jauniem cilvēkiem, nevar balstīties tikai uz tām tradicionālajām darba formām, ka mēs tikai runāsim par sociālo dialogu, mēs runāsim tur par sociālajām garantijām vai par darba likumu, bet jaunieši jau prasa daudz dažādas atraktīvas formas, un jauniešiem tad jāorganizē dažādi arī pasākumi, lai viņus piesaistītu, lai viņus ieinteresētu. Jā, organizācijā iekšēji dzīvība, ka tas ir interesanti, ka tur nav tikai tā kaut kā 3-4 pensionāri, kas ir, kā teikt, palikuši tur, un tā viņi tur kaut ko tur žūžo savā starpā. Tā kā vajag šīs formas noteikti izmantot. Jā, protams, tas prasa arī kaut kādu laiku, tas prasa finansiālos līdzekļus, tas prasa droši vien piesaistīt arī klāt kaut kādus citus speciālistus, bet to vajag darīt. Otrām kārtām, protams, arī ir tas, ka mums jāņem vērā tā prakse, kas ir arī citās, gan Eiropas valstīs, gan pasaules valstīs, kur ļoti daudzi arī pasākumi tiek organizēti ārpus tikai arotbiedrības biedriem, bet arī tiem piederīgajiem darba biedriem visu, un tiek diskutēts par daudzām un dažādām tēmām, kas varbūt pat nav tā tieši saistīts ar arotbiedrībām. Kā piemēram, es biju Norvēģijas arotbiedrību kongresā, un viņi veselu dienu savas arotbiedrības iekšienē diskutēja par Izraēlas un Palestīnas attiecībām. Es sēdēju tajā brīdī, tas viņiem tātad izrādās arotbiedrībai bija ļoti aktuāli. Viņi tur pieņēma rezolūcijas, atbalsta, noraidošas un nosodošas un visādas savādākas rezolūcijas, bet viņi diskutēja par šo procesu. Viņi bija izpētījuši, viņiem bija eksperti, viņiem tātad bija ļoti padziļināta saruna. Es tā iedomājos, vai mēs, piemēram, būtu gatavi diskutēt, piemēram, nemaz nerunāsim par Izraēlu vai par Palestīnu, bet mēs būtu gatavi runāt, piemēram, par Baltkrievijas problēmām vai par Krievijas arotbiedrību problēmām, paaicināt no turienes kaut kādus arotbiedrības speciālistus vai ar arotbiedrībām saistītus cilvēkus, kas var mums izstāstīt reālo situāciju, kāda ir. Jā, tā kā tas droši vien tas arī parādītu vairāk, ka arotbiedrība ir nobriedusi, ka viņa spēj ne tikai runāt varbūt par savu vienu kaut kādu konkrētu pozīciju, ka mums nozarei vajag tur finansējumu no valsts budžeta tik un tik, bet ka mēs varam plašāk uz šo problēmu paskatīties un savus biedrus arī informēt par to, kas notiek pasaulē. Pilnīgi piekrītu arī par vidi. Par dabas saglabāšanu, protams, par zaļu vidi, zaļu domāšanu, veselīgu dzīvesveidu, kas kļūst arvien aktuālāks. Jā. Tāpat vakcinācija nonākusi arotbiedrību darba kārtībā, jautājumiem, piemēram, un kā pasargāt un šos izņēmu grupas un visu. Tāpat arī par Izraelu un Palestīnu runājot, arī mūsu arotbiedrība atbalstīja šo UNI Eiropa rezolūciju par mieru, un Tunisijas arotbiedrībām bija piešķirta pat miera prēmija, Nobela prēmija, kopā ar darbdevējiem un valdību un vēl citām NVO. Līdz ar to arotbiedrības ir gatavas diskutēt par šiem jautājumiem
un izsaka arī savu viedokli, bet šobrīd mēs esam diezgan lielu, kā saka, darba uzdevumu saņēmuši no saviem biedriem. Ir ļoti daudz jāatrisina neatliekami jautājumi, un šie jautājumi nenoliedzami paliek otrā plānā, bet arvien vairāk mēs esam gatavi un atvērtāki runāt par šiem jautājumiem un runājam it īpaši par vides aizsardzību, par mieru, par citiem, par dzimumu līdztiesību arī, ja, kas kļūst ar vien aktuālāks jautājums, digitalizācijas un vēl, un arī par tādu labvēlīgu vidi, ja, bez mobbinga, bez bosinga, bez tādiem pārmetumiem vienam otram, ja ir nesaskaņas, ja arī māku risināt konfliktus, ja ir dažāda atšķirība, ja, un nevainot cilvēku, bet skatīties problēmā pēc būtības. Tas jau ir lielais arotbiedrības uzdevums atrisināt šo jautājumu, nevis, teiksim, parādīt kādu tur vainīgo, to jau, kā saka, 1. klasē māk ar pirkstu parādīt, ja. Arotbiedrība pilotāža jau ir mazliet augstāka, un kā tu minēji, arvien sarežģītāki jautājumi nāk darba kārtībā, un uz tiem ir jāmāk reaģēt, iesaistīties un būvēt sabiedrību. Būvēt sabiedrību atvērtāku, tā, kas vieta ar uzticību, kas ieklausās un izpilda vajadzīgo, piemēram, arī no valdības aicinājuma puses, no darba devēja, arī no arotbiedrības, un tādu, kas ir demokrātisku un iekļaujošu. To arī ideju atbalsta Friedrich Ebert fonds, ka mēs arotbiedrības palīdzam būvēt demokrātisku, atvērtu sabiedrību. Paldies liels par sarunu un veselību un panākumus, un mēs ļoti cienam tavu ieguldījumu. Turpinām baudīt sauli. Jā. Un turpinām baudīt sauli un cerams arī labu arotbiedrību nākotni. Paldies! Paldies! Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies. Piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts taps sadarbībā ar Marana Productions.